Labdien, Liena! Tātad man jūsu projekts ir sagatavots aprēķinam. Tā, ko tad es piedāvāju? Šeit melns rāmītis un stikls, bet tas stikls, es vienkārši viņu vizuāli nevaru šeit tā parādīt, bet stikls ir tonēts, tā kā viņš uz tādu uz melno pusi, tā kā caurspīdīgi melns, sauksim viņu tā. Tad ir vēl vienas durvis. Šeit kaut kādu daļu plauktu var uztaisīt tā kā maināmas, kā jums tur pēc jūsu vajadzībām. Savukārt lejas daļā es uztaisīju tikai durtiņas. Tātad versies katru uz savu pusi un pa pāriem. Divas durtiņas un attiecīgi arī pretēji divas durtiņas. Tā. Tagad tā, un materiāli, ko es ieliku tādu dimanta pelēks, viņš laikam pareizi skaitās, tā tūlīt pateikšu precīzi to nosaukumu, dūmaini pelēks, atvainojos, jā, dūmaini pelēks. Viņš nav gluži balts, bet viņam tāda cena ir diezgan laba, viņam tāds labs variants, teiksim, būtu, kad negribās galīgi visu baltu. Savukārt rokturu šeit es nelieku, un es piedāvāju tādu risinājumu, kā saucamais gola rokturis, kad jums nāksies, tātad, lai attaisīt tās durtiņas, šeit ir sprauga, tāda, kā mēs varam parādīt jums šeit. Tātad šeit ir tas profils ievietots no gala, šitā varēs redzēt labāk. Tātad šis ir tas melnais profils, par kur es runāju, un šeit ir šitās ir fasādes, un lai atvērt vaļā, jums vienkārši vajadzēs no augšas ar pirkstiem aizķert un attaisīt vaļā. Viņš izskatīsies, teiksim tā, tas būs kā vienota fasāde. Es aizsūtīšu jums vienu projektu, kur mēs taisījām ar šādu pašu rokturu, tikai šeit jūsu gadījumā durtiņas, bet tur bija klientam atvilknes ļoti daudz, tad tas viss bija atvilknēs. Izskatās īstenībā ļoti akurāti, smuki, un tad mēs viņam tādu pašu profilu vēl šeit ievietojām. Tas tāds mans piedāvājums. Es ceru, ka jūsu ideju esmu sapratis. Un, kas attiec uz dekoratīvo paneli, tad dekoratīvo paneli, protams, mēs varam izvēlēties. Tur ir vairāk toņi, ir gaišāks, tumšāks, tā kā, man liekas, kaut kādi 5 toņi pavisam viņi ir. Var skatīties turpatās AIM furnitūrā, kā arī, konkrēti šis gadījums, šis ir ieliks no depo variantā, viņš tur mazliet lētāks, bet nav sliktāks galīgi, viņš ļoti labs, vienkārši, tik daudz, cik cena atšķirās. Tā, tā kā, ja ir kaut kādi komentāri, ieteikumi, tad sakat, pamainīsim, un, kas attiec uz LED gaismām, tad es piedāvāju LED gaismas kaut kur šeit, teiksim, zem katra plauktiņā ievietot, tad viņš izveido tādu, tā kā es minēju, tādu, teiksim, dzeltenīga siltu kaut kādus 3000 to Kelvinu siltu gaismu šeit ievietotu, tad aiz tā melnā stikla viņš tur izskatītos ļoti labi. Līdzīgi, kā es jums iepriekš bildēs jau biju sūtījis. Tā, tāds mans risinājums, un tad nosūtīšu jums arī aprēķinu.